Vai pēc vasaras pamanīja pigmenta plankums, vairāk runciņu vai nogurušu ādu? Varbūt joprojām redzamas aknes rēts un gribas atgūt gludu, svaigu sejas ādas izskatu. Tad Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūtā ir pieejama moderna lāzera procedūra ar frakcionēto CO2 lāzeru. CO2 lāzeru mēs izmantojam jau ļoti sen, jau vairāk nekā 10 gadus mūsu praksē. Vienīgā atšķirība, varbūt, kas ir pamainījusies pēdējos gadus, mēs esam ieviesuši arī estētisko procedūru klāstu pie šī CO2 lāzera. Ar viņu mēs spējam piedāvāt pacientam dažādas postaknes rētas korekcijas, ādas virsējās kārtas, toņa uzlabošanu, virspusējās un dziļās grumbas korekciju, kā arī daudz ko citu. Stomatoloģijas institūtā izmanto vadošā ražotāja Itālijas Deka CO2 lāzeru, kā arī īpašu uzgali SCAR 3 rētu ārstēšanai. Mēs iedarbojamies uz ādu, radot ādo daudzas mikrokolonnas, kas ir termāls apdegums ar lāzera staru, kas darbojās 10,600 nanometri. Tādā veidā mēs saīsinam šo dzīšanas laiku un āda sadzīst ātrāk nekā līdz tam. Ja mēs gribam pacientam radīt lielāku termālu efektu, tad CO2 lāzers, ar ko strādājam mēs, piedāvā arī ne tikai ādas iedarbošanos, termisko efektu, bet arī termālo asti, jeb pulsu, kas darbojās vēl kā siltuma atdeve pēc veiktās procedūras. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz pacientiem uzlabot tieši liftingu, stimulēt kolagēnu, bet gan rehabilitācija ir ilgāka nekā pēc vienkārši pīlinga. Ir pieejamas divu veidu lāzera procedūras – vieglāka, mirdzošas ādas efektam, un otra ar daudz dziļāku un intensīvāku iedarbību. Kuri vēlās sarkanā paklāja procedūru, respektīvi viņi vēlas uzlabot ādas toni, iedot tai ādai vieglu spīdumu, samazināt poras, noņemt virspusēju fotonovecošanos radītu pigmentāciju, tad tas būtu pīlings. Un otra kategorija, kura vēlās procedūru tieši ādas reģenerācijai, rejuvenizācijai, respektīvi tad mēs runājam jau par deka pulsu, par pulsu, kas ir agresīvāks, kuram ir ilgstošāka rehabilitācija, bet, protams, rezultāts arī viennozīmīgi ir daudz labāks, jo mēs ne tikai nolobam virsējo ādas kārtu, bet mēs arī stimulējam ar to ilgstošo siltumu atdevi arī kolagēnu sintēzi, ko pacienti izjūt kā tiešām šalles iestiepumu sejā liftinga efektu. Pirms procedūras ārsts rūpīgi notīra ādu, izvērtē tās stāvokli un pārliecinās, ka lāzerterapija tev ir piemērota. Tad tiek uzklāts atsāpinošais gēls vai lokāla anestēzija, lai nodrošinātu maksimālu komfortu. Paša lāzera procedūra ir salīdzinoši ātra, aptuveni 10 līdz 30 minūtes, atkarībā no darbības zonas. Un viss process norit droši, profesionāli un ar iespēju pilnībā mazināt nepatīkamās sajūtas. CO2 lāzera rezultāts būs jau pēc pirmās procedūras. Ja mēs runājam par pīlingu, tad visideālāk ir uztaisīt 2 pīlingus ar 6 nedēļu pauzi. Bet, ja mēs runājam par dziļu frakcionētu ādas rejuvenizāciju, kuru mēs varam veikt vai nu lokālā krēmveida virsmas anestēzijā, vai arī jūtīgākiem pacientiem intravenozā sedācijā, ko mums stomatoloģijas institūta anesteziologi nodrošina, varam veikt arī vispārējā narkozē, ja tas ir nepieciešams. Ja? Un tad, ja mēs runājam par to kārtīgo CO2 frakcionēto ablāciju, tad efekts jau būs pēc pirmās reizes. Un atkārtot, ja nepieciešams, var pēc 2, 3 gadiem, vai varbūt nevajadzēs atkārtot. Lāzera procedūra var sniegt ļoti labu efektu arī viegla vai mērenu plakstiņu ādas noslīdējumu gadījumā, smalku krunciņu un ādas tvirtumes zuduma gadījumos. Tā savelk ādu un uzlabo tās struktūru bez griezumiem, un tā var būt kā alternatīva acu plakstiņu ķirurģijai, jeb blefaroplastikai. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. Ziema un rudens ir labākais laiks, jo šīs procedūras rudens periodā palīdz likvidēt radīt novecošanos, ko mēs visi esam uzkrājuši sauļojoties vasarā, bet attiecīgi pavasarī un ziemā mēs varam ādu sagatavot jau
vasaras sezonai, uzlabojot to toni, atsvaidzinot to. Tā kā drīz tuvojas svētku sezona, vēl nekad nav bijis labāks brīdis, kā atgriezt savas sejas ādai mirdzumu. Atnāc, uzdrīksties uzmirdzēt un kļūsti par balles karalieni vai karali.